Man liekas, ka ir svarīgi tāds jauniešu saimnes vai jauniešu Rīgas domas, ja, kur tiešām, un man liekas, ka ir svarīgi arī, teiksim, izmantot tos jaunos sociālos tīklus, sociālos tīklus un sociālās iespējas, komunicēt un tā tālāk, radīt kaut kādus konsensus uz vietas un piemēram, tā kā Zviedrijā izveidot tādu pakāpienu sistēmu, kā tas var noiet aiziet līdz tādai, līdz politikas, pašām augšām, līdz saimai. Vai ne, un pat pieņemts kā likums. Tad, kad tas ir izdiskutēts, nobalsots demokrātiski, visi tie sociālie tīkli jau tas ir iespējams. Tā kā agrāk bija pie pašvaldībām, tādi kafijas pulciņi, kas arī satikās, un tad nolēma kaut ko politisku, un tad tas gāja uz partijas grēmijiem un tā tālāk. Tas viss var būt. Bet es jau domāju, ka tāda politiska lēmuma un darbība Saeimā, tā ir tomēr arī tāda atbildība, tāda šausmīga atbildība. Vai 16 gadus vecam cilvēkam drīkst uzvelt atbildību? Es nedomāju, ka 16 gadu vecs cilvēks nevar pieņemt lēmumus, vai ne? Es domāju, ka var gan, un labus lēmumus noteikti arī var pieņemt. Bet tas jautājums ir tad uzreiz arī par to, cik smaga tā atbildības nasta var būt tādam cilvēkam. Ja? Vai tas nav par smagu tādā gadījumā? Varbūt, ka nav. Varbūt es kļūdos.